Sveiki visiem! Es šodien pastāstīšu un parādīšu divus DeWalt urbis. Vai tu skrūva urbis, tā kā. Trieciens skrūvgriezis un urbmašīna vai skrūvmašīna. I'm the guy behind the wheel, but it's not just me making it happen. We are a Formula One team. We're after the same goal, win the championship. Our tools are everything that we rely on. I need tools I can trust. The tools spend more time working on the car than I do driving the car. They never stood still. Having cordless tools is very important to us. And they need to be robust, never let you down. Having tough tools by DeWalt, knowing that that's what puts your car together, gives me a lot of confidence and makes me drive fast. Tough. Together. Un tie divi ir tādi pelēcīgi, tāpēc, ka tie ir limited editioni, vai tie ir ekskluzīvie. Un tas ir kā no McLaren Formula 1 komandas, tā kā. Tad viņi izmanto DeWalt tā kā instruments viss, nu, ko tad viņi tā kā var. Un viņiem viņi lieto tik, un tad tur izdomājuši tā kā DeWalt, kāpēc ne kā divus tās urbis, kā varētu uz McLaren tā kā uzlikt un pārvest pār viņiem pelēk. Ja kas tas tāds, kā var teikt, agresīvs varbūt, nu, tas ir man uzskats. Un kāpēc tad nevarētu pārdot to citiem, nu, kā cilvēkiem, kā varbūt viņi fanāti uz McLarenam, bet viņi arī DeWaltam tur fanāti. Tā kā. Un tie ir ekskluzīvie. Viņi tur tagad pašlaik viņi var nopirkt tā kā, bet uz kaut kādu, nu, es nezinu cik gadus, ka viņus vairs nevarēs nopirkt. Tāpēc, ka, ja tie ir limited editioni, tad tu vairs nevar dabūt. Un tas ir domāts tā kā fanātiem un iecienētājiem. Tā. Un mēs apskatīsimies, kas tur tik īpaši šitajā limited editionā, McLarenam, Formula 1 komandām, ar DeWalt urbiem. Un pirmais, vai viņiem kaut kas atšķirās šitie urbi, tā kā. Vai varbūt viņi ir tādi spēcīgi, riktīgi, tur jaudīgāk nekā tie dzeltenie, kas tur... Nē. Ir rekur. Paņems manējo. Reku mans triecienieks arī. Tie divi tie paši. Vienīgi, ja kas, ja jūs gribat apskatīties, es tieši par viņu filmējis. Ja grib apskatīties, var augšā parādīsies, vai arī iet kanālā manējā un var sameklēt tur pat DeWaltiem urbiem. Es divus urbus tā kā uzfilmēju. No tie, kuri grib. Un jūs redzat, ka viņš bišķi augstāks, vai? Tāpēc, ka tur, nu, baterijas tur. Bet tie ir principā tie paši, visi tur Newtoni un tur tā kā slēdži, visi tur apgriezieni. Nu, var teikt, ka visas ir tie paši, to paši tā kā to urbi. Vienīgi man viņš nav, tā kā. Bet pēc apraksta arī tāds pašs. Vienīgi tur ķersies klāt tur ar urbiem. Nu, šitam malā. Un pirmo mēs tagad skatīsies mūsu DeWalt triecienieki. Tur parādīsies viss apraksts tur pa viņu tur. Viss kāds ir. Tas ir DCF 85M. Un tas ir tāds pašs tā kā celtenais. Tur urbs tas DCF 850. Un šitas tāpat tur arī viss tur gaisums tur. Gaisums tur ir. Viņam ir slēdži tur. Viņam ir apakšā tur ātrumregulēšanas. Un šitā ir, kā jūs redzēt, ka tur ir DeWalts rakstīts un McLarens un limited editions. Oi, tas vispār ekskluzīvs. Un
Un vienīgi tagad parādīsies tur iekšā kastu viss tur, kā izskatās. Kur ir skaistais McLaren kasts, kā redzēt. Un tur pagriežot, tur vienā sānā ir uzlīme tur ir. Ar triecieniem, ka tīstāks ir. Tas ir kā krāmēt virsū kasts. Tur ir reņģis tur. Apakšā kaut kāds uzlīmes tur, kurā man neinteresē. Tad ir āķīši būs augšējā, kur tā kā piestripina tos tīstākus. Atverat vaļā, tur būs skaistais McLaren iekšs kaut kāds tur. Instrukcijas, tur 3 gadu garantija forši tur. Un instrukcijas, kura man neinteresē. Un kur ir tieši tur urbs, vai kur ir kāds pelēcīgs tur. McLarens viss rakstīts. Oi, paglaudīšu viņu bišķi. Kur ir lādētājs, tur mazais, kas viņiem iekļauts, tur noliks malā viņu. Kur ir tur āķis un magnēts, kur var ieskrivēt iekšā. Nu, tam urbim, ja gribās, kur ir instrukcijas, kas man neinteresē arī. Un kur ir skaistie pavastāki iekšā, tur ir 2 kastēs. Kur pavastāks rakstīts viss tur. Apkārt, kur McLarens de Volts tur ir. Un tur apakšā ir par viņu. Kur uzspiežot, kur rādas gaismiņu, visu, ko noliks malā viņu. Un kur ir otrs, viss tāpat, tur ir pavastāks. Uzspiežot, kur gaismu, tur cik viņam ir. Un tur ir viss. Un tagad tur apskatīsies, tur kāds ir skaņas tā kā šitām tieši uzbīm. Jo tam ir druski savādāk, ja tā ieklausās itīgi. Nu, varbūt man ir savādāk, es nevaru pateikt. Bet, nu, tur pirmo mēs apskatīsies to. Un uz pirmo tā kā uzlikts. Tas ir pirmais. Otrais. Trešais. Un tie ir tie ātrumam skaņām, kas tur ar pavastāku. Es to pastāstīšu vēlāk. Un tagad es pastāstīju tā kā pat urbu. Vienkārši gribu parādīt tur lādētāju. Ko lādētājs DCB 1102. Tas ir jauns, kas tur izlaists, tas lādētājs tā kā. Ne jauns tādā ziņā, tur viņus nevar nopirkt Latvijā tur. Es tieši tur meklēju, tāds vispār nevar nopirkt tur pašlaik. Un tas tikai uz to koferiem, McLarenam viss. Viņiem ir 2 ampēri tā kā lādēšana, bet vienīgi tur man tas lielais lādētājs, viņš nav baigi liels. Tad izņem šādām. Rekur, 4 ampēri. Šīs ir 2 reizes mazāk jauda nekā šitas. Bišķi putekļains, bet ne tik tā. Tur viss, tur it kā izskats, tur tāpats, tikai tas ir kompaktāks tur. Un kompaktāks ir foršāks gan izvēr, vai ne? Un tas ir tāda maziņā, jā, un tur tie man bija 2 ir. Un tagad ķersies ar to DeWalt urbmašīnu. Tas ir DCD 85M. Šis ir tāpat tā kā DCD 805. Tieši tāpat ir, bet tikai arī pelēkā tur melnajā tieši.
Un, nē, nu viņš forši izskatās tā melns, tur ekskluzīvāks izskats tur. Man patīk tur arī. Un viņam kas tad ir, viņam ir apakšai slēdz, tā kā kaut kāds tur. Tas ir priekš gaismas, tā kā. Tur, kur ir tukšais rādīts, ir, tā kā nav gaisma, nu, kā LED gaisma nerādās. Pa vidu ir 20 sekundes, tā kā, spīdumā, nu, kad tu urd kaut ko vai skrūvē, lai redzētu. Viņš ir 20 sekundes, un tur ir 20 minūtes. 20 minūtes ir vēl spilgtāks. Man arī tur ir rakstīts 20 minūtes, ka tas ir, ka uz 20 minūtēm viņš tā kā iet. Un viņš ir principā luktus. Un viņam ir tā kā regulēšanas, nu, kā tu gribi, vai viņš uz augšu, vai viņš ir tā kā tā bišķi pieslīp, vai tā taisina tā kā rādās. Un viņam ir slēdz šita sānas, uz priekšu, uz atpakaļ, tā kā ieskrūvēt. Vai, nē, nu uz priekšu tur urpšanām. Augšā ir slēdz uz pirmo, otro. Apak, nu šita re, kur ir tas šukus. Tur ir tas regulēšanas, tā kā ieskrūvēšanām, tā kā. Nu, vajag tie cipari priekš skrūvēšanām, cik spēku vajag, lai viņš ieskrūvē iekšā. Tur ir urb, tā kā galiņš rādās. Tas ir priekš urpšanas. Āmurs ir kā betona urpšanām. Vienīgi jūs gribētu apskatīties par to, nu, visu tā, nu, gan izvēl visu funkcijas, kas tur. Nu, tur man ir tā kā dzeltais parastais, var apskatīties, nu, ko es biju pieminējis. Es otrais parādīšu, tad augšpusē būs. Un viņam ir rādīts, sekot, McLarens, arī tur. Un tur ir limited editions. Wow! Tas tāpat tā kā tas triecienes skrūvgriez. Ekskluzīvi. Man patīk. Un tur parādīsies iekšvis. Nu, re, kur ir tā kaste, McLaren arī. Tāpat tā kā triecieniekam. Tur, re, kur sānā vienā tur uzlīme arī ir. Re, kur tīstaks arī var sakraut virsū. Re, kur tur tukšums ir. Apakšā ir uzlīmēts, kur man neinteresē, kā pieminēja. Un tur ir augšā arī ķepiņi, kur aizķeršanām. Un attaisot vaļā, iekšā bišķi savādāks, bet līdzīgi tur ir viņam tā kā triecieniekam, reku instrukcija, kur man neinteresē. Un reku 3 gadu garantija, normāli tur viss. Reku ir urbis, skaistais urbis. Nu, ņemam ārā, reku ir, reku pelēks, viss tur. Limited editions, agresīvi izskatās. Paglaudīšu arī viņu. Reku ir lādētājs tur, tāpat tā kā tam triecieniekam. Un reku ir maisiņš, kur ir rāķis ar magnētu. Tā kā tiem triecieniekam. Nu, principā visi triecieniekam tāpat ir. Tikai tas, ka cits urbs. Un reku ir tas powerstaks, reku McLarens devolts. Un tur ir reku powerstaks rakstīts tur. Tur lampiņi arī vien ir. Un atverot otru, arī tur būs powerstaks uzrādīsies. Tieši reku powerstaks. Uzspiežot lampiņi rādās. Reku McLaren devolt. Un apakš apraksts. Un tas ir viss, kas ir viņam. Vienīgi tā, ja tur viss tur parādīt tā kā kāds tur ir. Tagad ķersies, ko es gribēju parādīt tā kā. Un tie ir īpaši tā kā powerstack. Tieši powerstack seku ir. Šis ir maziņš tāds, kompakts. Var redzēt uzreiz. Šis ir 1,7 ampēri. Tas ir bišķi mazāks nekā tas 2 ampēri parastais. Bet šitas ir savādāks. Tad. Viņam ir parādās tie gaisiņas, tie 3. Cik tur iekš.
Un vienīgi tur ir iebūvēts tā, ka viņš deg ilgāk bišķi. Tu vienkārši uzspiež, un viņš parādās tā kā tieši deg. Ar parastājiem. Reku paņemt no to dzelteno. Reku tas ir vecais. Šis ir 2 gadu atpakaļ šitas ražots. Tad, ja viņš, kas uzspiežot, viņš pazud uzreiz. Tikai tudot, viņš rādās viss. Un vienīgi šitas tudās. Bet vienīgi reku tur, ko es varu parādīt vēl, ir šitā. Arī, nu, tas 4 ampēri DeWalt tur. Šis ir gadu atpakaļ, tāpat tā kā Powerstacks. Powerstack kaut kur tur, ja 22. vai 23. bija. Ja es nemaldos, tad parādīsies tieši kurā gadā ir izdomāt. Šita uzspiežot tieši rādās viss. Ja redz, tad viņam turās, tas ir pluss tad iet pa to. Tāpēc, ka tad nav jātur, ka varbūt citiem ir grūtības tā kā turēšanām, nu, ar tam pogam, tad es nezinu. Grūti pateikt. Bet uzspiežot vienkārši rādās. Fantastiski. Un vienīgi, Powerstack reko tieši. Vienīgi, tas, kas McLarenam ir iekļauts tie, tur ir 2 baterijas, tad, nu, kā bija pieminēts. Un tie ir 2 īpašie tā kā, no tie baterijas. Vienīgi man ir 4 sanāk. Bet tie ir īpašie. Tur šitas ir izturīgs pret ūdeni, putekļiem, ķīmijām un eļļām, nu, un vēl citi, kas tur aizsargā šitā. Un tas ir foršs tā, ka viņš aizsargā šitāds. Tad nesabojājas baterija. Tā kā šitas var tikt cauri viss, ka kaut kur tur ūdenī. Un tad viņš tiek iekšā, un tad viņi beigt. Ar šitām nē, tā kā. Un vienīgi arī Powerstack tur viņi, kā pret augstumu tā kā bādē, nu, neņem, nē. Ka viņš augstumām, ka viņš var, nu, vēl iet, jā, rekord, kas citi var nezināt to, ka parastām baterijām šitādiem. Un tur citi 2 ampēri un 4 ampēri. Viņi augstumā nevar strādāt. Tur ir, ja kaut kādi mīnus, un viņi stāv ilgi tur, tad viņi nevar ietekā. Tad tu, kā gribi uzsākt skrūvēt, tad tu brīnies, kāpēc tu viņš neslēdzas iekšā, tāpēc, ka augstums iespējams ir. Un, nu, tas ne tikai tam DeWaltam, tur ir citiem vēl, kur ir baterijas tieši. Un vienīgi DeWalts uztaisīja šitos plāksni, nu šitie ir plāksnēs, tad tieši parādīsies teku plāksnes. Viņiem it kā augstumā var, nu, iet. Un es uztaisīju eksperimentu mazo. Tur es izņemu šādā, tur viņš ir saldētavā ielikts tas parastā baterija un Powerstack. Es šitos izņemu šādā. Un tad apskatīsies, vai viņi turās. Bet pirms to man vēl jāpaskaidro, kas tad vēl par tiem Powerstackiem ir. Tad Powerstackam ir, ka viņiem ir kaut kas kā jaudīgāk. Es izņemšu papīrāra, jo tur ir, es pateikšu, kāds ir tā kā tie procenti, kas ir par tiem Powerstackiem ir. Atšķirās ar tiem parastajiem. Vienīgi tas būtu visvairāk tie 5 ampēri. Vienīgi šis ir 1,7 ampēri. Bet tu līdzīgs būs tad tieši. Šitam ir 50% spēcīgāks. Tā kā jaudīgāks viņš ir nekā parastajiem. Viņš ir 25% kompaktāks. Un arī ir, ja atšķirot ar 2 ampēri, viņš ir kompaktāks šitas. Viņš 15% svēr vieglāk. Jā, tur viņš svēr vieglāk šitas. Ka, ja ņemot tā 2 ampēri, vienīgi arī, ja paņemot tur 5 ampēri Powerstack un šito parasto, viņi ir vieglāk.
viņi 50% vairāk tā kā darbībām uz vienu uzlādi. Ja ņemot rekord parasto akumulātoru ar powerstack 5 ampēru akumulātoru, tad viņš vēl vairāk var darboties. Viņš ilgtermiņā tā kā viņš var uz vienu uzlādi. Tas ir diezgan labi, tur tā pus no to vairāk var uzstāt. Nu, kaut ko tur konstruēt un ko. Un viņš ir divreiz mūžīgi, nu, tā kā mūžīgi ilgums, tā kā. Un jā, tad, kā šitie, ko ņemot tur 2 baterijas, un, nu, kā ilgtermiņā, ka šitās powerstack var 2 reizi vairāk, tad tev viena tikai baterija. Viena baterija uz 2 šitām, tā kā, ilgtermiņā, tad ņemot. Un tas ir, tā kā, gan iz viss tur, viņš ir, viņš ir tā kā, nu, ka kaut kur grūta pieejamībām ir, nu, ka kaut kur šaurā, viņš ir maziņāks bišķi, tad tu vari aizsniegt, nu, kaut kur ielikt iekšā, tur, es nezinu, tur caurumā tur netiek iekšā, tad tu vari paņemt, piemēram, to urbu, ka viņam netraucē tas lielais akumulātors, tad tu vari ielīst iekšā un skruvēt, tā. Un, un tas ir, viņam ir tā kā akumulātori ir pastāvīgā temperatūra pārbaudas un strāvas padaves un izlādes aizsardzība ir. Un tas ir viss tā kā powerstacks labs un mēs uztaisīs eksperimentu. Es būšu atpakaļ, aiziešu pakaļ tam smukiem akumulātoriem un redzēsim, vai viņi darbosies. Nu, tad es izņēmu ārā saldētavā tās baterijas, ko es ieliku. Un mēs tad, nu, tagad izņems ārā un apskatīsies ar temperatūru mērītē, kodam lāzeriem tā kā. Tā, viena. Un otru. Baigi augstu tagad. Un ar šito mērīs, cik tur ir? Nu, kaut kur 2,5 tā kā mīnusā tad. Otrs. Kaut kur te patās arī. Nu tāpat tur. Tā. Un es pamēģināju ielikt iekšā, tikai man bišķi nenoslauc. Tad es skatos, kā bišķi mitrumā. It kā tas nav labi, ka ir mitrums. Tā, mēs ieliks iekšā šito un šito. Un tagad skatīsies, vai ies? Iet. No, tas ies točnā. Vienīgi varbūt kā uzbijot caudumu. Nu, ko tur bišķi nobiet. Tā. Vai es ieņemšu 8. Kaut kas vienkārši iespējots. Nu, šitas būs tāpat. Vienīgi, ka es biju teicis, ka tur, ka šitam tā kā jāapstājas augstumā. Vienīgi, ka lētas, ka, nu, saldētavā tā pareizā, kā mēģināja. Eksperiments nesanāca.
Bet it kā tur cits saka, ka kaut kur mīnus 18 grādu, tā kā, ka viņi tā kā nedarbojās. Vai vairāk mīnusiem. Tas ir visvairāk ziemā tā kā. Bet tur, es nezinu, kāda voltam iet tur, bet man ir citām tā kā bijis. Kā augstuma atstāts un ka viņi neiet tā kā. Ka bišķi tad jāspiež, un tad viņš sāks iet tas. Vienīgi to devolta nezinu, tur kaut kā tur nav. Un es apmēram kaut ko 5 stundas apmēram tur es atstājis. Tas tā kā, pietiekām tur. Jo es negribēju ilgāk, jo tur iespējams, ka var sabojāt to bateriju tieši. Bet tur tā kā iet tur, bet man nesanāca tā kā. Tāda rezultāta sanāca. Un pavastākam, ka ziemā var mierīgi tur it kā. Un tur... Vienīgais arī nepieminējis tur baterijām, kā tam pavastākām, ka viņam ir vēl gumijots, kas ir plusā tā. Jo gumijotie, ko es gribēju visvairāk, tāpēc, ka, ja kaut ko noliek, tad viņš neslīd. Viņš stāv, kur stāv tad. Vienīgi, ka, tiem parastiem viņam nav gumijoti. Gan izvēju visām, kas man ir, tā kā, akumulātori, viņiem ir gumijotie, tā kā kaut kā kājiņas, lai viņi neslīd. Šitas slidēsies. Tas man arī brīžam problemātiski, ka to, ka nav gumijotie, tad brīžam kā nokrīt kaut kas. Un... Vienīgi tur... Viņi tā tur... Vienīgi reko tur... Vienīgi kādreiz tur savādāk tur tā kā... Tur reko pirmais urbs viņam tur nebija tāda akumulātora. Un... Tā tur viņiem tā kā... Vienīgi tur pēc tam uz vadu ir uztaisīts, kā lai iet, un tā tālāk, un pēc tam tur akumulātori izveidot, un rekur ir akumulātori. Mūsdienas tur viss jaudīgi, tur viss labāk, tur citi labāk nekā tie vecie, bet tur nenozīmē, ka vecie ir jaudīgāk, ka nav jaudīgāks par šitie. Kā kuram tur. Un... Principā tas ir viss par urbiem, McLarenu viss tur. Jūs principā zināt tur, vai tur iesakāms viņus paņemt, kamēr viņi ir pieejami, tur es nezinu, cik ilgi viņi, būs pieejami, jo tie ir tur daudzumām ir, tā kā, limiti, es nezinu, cik ražots viņi ir. Jo tur vairs nevarēs dabūt vairāk pēc, nezinu cik laika. Un tas ir ieteicams tur, jo tie ir labs tur urbi. Tur tieši viss. Ka tie visvairāk tas pavastāks, tas 2 baterijas tieši šitās urbiem. Un tas kā viņi pret ķīmijām, pret ūdens izturības kaut kas tad, un tur bija vēl eļļas, jā, tad, putekļiem, tad, citām arī. Tie ir vislabāk tā kā ir, un, vienīgi lādētājs tas stāv, un urbi tie kā tādi smukeļi. Pelēk, viss tur mel, tāda agresīva izskats tur. Un, jā, tad es iesaku tur paņemt tos urbs, kamēr var, tie, kuri var atļauties. Jo viņi kaut kur maksā apmēram 360 kaut kur bija, tā kā eiro, pa vienu to koferu. It kā tur var tā kā kopā, vienīgi šis ir atsevišķais,
Bet tu vari tā kā kopā paņemt vienu tādu koferi. Bet es nav atrādis, kā Latvijā tur būtu pieejams. Nē, nu varbūt ir, bet es nav atrādis. Gribētu pateikt. Bet jā, bet no šitie, jā, tu vari nopirkt viņus. Un tas ir viss par to McLaren Formula 1 ar DeWalt 2 urbiem uz redzēšanos.